Latvijas Sarkanā Krusta Šķaunes nodaļa īstenojusi projektu, kura mērķis bija izveidot centru ar sakārtotu un bērniem drošu vidi. Svinīga atklāšana notika 1. jūnijā un piesaistīja daudz uzmanību, tā kā šāda veida centrs ir vienīgais un pirmais Šķaunes pagastā. Pateicoties Kopienu iniciatīva fondam, Šķaunē tika izveidots un realizēts jauns projekts Māmiņu centra izveide. Šeit tiek domāts tieši atbalsts vairāk ģimenēm ar bērniem, kuru bērni savu brīvo laiku varēs pavadīt drošā, sakoptā vidē. Māmiņas varēs atstāt bērnus centrā un darīt savus darbus, kuri vasarā lauku cilvēkiem ir ļoti daudz. Mēs visi pagastē iedzīvotāji ļoti priecīgi par šito centru izveidi, tāpēc, ka pie mums tagad nav bērnu dārza un par vasaru, bet ne tikai par vasaru un pēc skolas, kad skola beidzas stundas, nav kur bērņinus māmiņam atstāt. Bērni ar Dagdas novada domes lēmumu organizācijai tika piešķirts dzīvoklis Šķaunes centrā, tomēr tas atradās visai bēdīgā stāvoklī un prasīja pamatīgu darbu. Tur bija vajadzīgs ļoti liels remonts, tagad paveikts labs remonts par šito naudiņu un sapirktas spēlītes, tur ne tikai spēlīties, bet māmiņam teikāna, mikroviļņu krāsnis, viņi var pasēdēt, padzert tējiņu, kamēr bērniņi spēlējas, televizors, fotoaparāts, daudz kas. Kas tev te patīk un ar ko vispār nodarbojaties? Man patīk bumbu baseins un krāsot. Bumbu baseinā ir ļoti forši. Tur var ielikt un, bumbas forši ļoti. Kas tev patīk? Bumbu baseins, futbols vēl. Projekta budžets ir nepilni 2000 latu. Pašvaldība iesaistījās ar 200 latu lielu līdzfinansējumu, mēbeļu, rotaļlietu un citu nepieciešamo lietu iegādēji. Kā rezultātā pagastā izveidos centrs, kurš pēc Sarkanā Krusta nodaļas vadītājas domām būs apmeklēts, un iespēju atstāt bērnus izmantos daudz vecāku, kuri vasaras mēnešos ir aizņemti lauku darbos. Gribu lielu pateicību pateikt mūsu Šķaunes pagasta pārvaldei par atbalstu, par darbiniekiem. Ļoti daudz bija darbinieki tieši, kas nāca strādājot no pagasta pārvaldes, bet par cik ir cilvēki, kuri negribētos, lai par viņiem tiktu atklāti runāts, es nenosaukšu nevienu, bet no visas sirds es pasaku lielu paldies tiem, kas atrada laiku un ziedojot savu darbu, atbalstīja mūsu iniciatīvu. Pilsētās daudziem aktuāla problēma ir jautājums par iespējām nomazgāties, jo daudzās daudzstāv dzīvojamajās ēkās dzīvokļos nav nepieciešamie komunikāciju tīkli. Līdz šim Dagdas pilsētā sabiedrisko dušu pakalpojums bija pieejams Veselības un sociālo pakalpojumu centra Dagda teritorijā, Veļas mazgātavas telpās. Tomēr, kā pārliecinājāmies paši, telpas ir šauras un ērtas. Nepiemērotie apstākļi radīja nepieciešamību meklēt iespējas izveidot atsevišķas telpas speciāli šim mērķim. Protams, nāca cilvēki pēc rindas, nāca ģimenes locekļi. Īpaši pieprasīts šis pakalpojums nebija, lai mums te veidotos kaut kādas rindas, bet bija izveidojušies, es varētu teikt, pat pastāvīgie klienti. Tepat, protams, no Dagdas. Protams, tie bija cilvēki, kuriem savu mājās pirtiņu un tādu dušu nebija no privātu mājām. Varbūt arī tādas mājas, kurām agrāk vēl nebija ne kanalizācija centralizētā, ne ūdensvads. Dagdas Veselības un sociālo pakalpojumu centrs apkalpo vairāk kā 90 klientu, tāpēc projektā paredzētas telpas izveidot tā, lai tās varētu izmantot arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Telpas kļūs plašākas, kā varēs ērtāk pārģērbties, tas arī nav mazsvarīgi. Dušas kabīnes arī paliek 2, bet parādās klāt sauna, parādās klāt arī tualete, ērta un ņemot visu to kopā, apsildāmās grīdas,
Tātad es domāju, ka paaugstināsies šī kvalitāte pakalpojuma un, protams, nāk klāt pilnīgi jauns pakalpojums, tātad šī sauna. Pakalpojuma izmaksas pagaidām nav zināmas, kā arī tas, kādā nedēļas dienā būs pieejami saunas pakalpojumi. Visticamāk būs nepieciešams izveidot jaunu štata vienību, jo telpas būs jākopja un jāuzrauga. Tomēr iestādes vadītājs norāda uz daudziem pozitīviem faktoriem, kas izmaksas palīdzēs samazināt. Tas, ka tas ir šajā mūsu teritorijā, tas, ka tiek izmantotas, es domāju, ka tas ir lietderīga telpu izmantošana, jo neatliekamā palīdzība mēs līgumu pāris mēneši atpakaļ esam pārtraukuši. Viņiem šīs garāžas, kuri nomāja no mums tagad, nav vajadzīgas. Tāpēc es domāju, tas ir izdevīgs projekts, appusē izdevīgs būs, es ceru, ka labi novada un Dagdas tieši varbūt pilsētas iedzīvotājiem un mūsu klientiem tāpat. Lauku atbalsta dienesta finansētā projekta sabiedriskās dušas izveidošana Dagdas pilsētā kopējās izmaksas sastāda nedaudz zem 20 000 latu. Blakus esošās telpas cer ar laiku pārveidot kā vingrošanas zāli, kā arī tuvākajā nākotnē uzstādīt saules paneļus, lai ekonomētu elektroenerģiju, tādējādi saglabājot pakalpojumu cenu adekvātā līmenī. Telpu remontdarbus plānos pabeigt šīs vasaras laikā. Labdien, māmiņas un tēti, un brāļi un māsas, lieli un mazi, un krāsaini un priecīgi. Protams, visi mēs šodien esam priecīgi. Jo 1. jūnijas visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Un mums tā ir kļuvusi par tādu riktīgi labu tradīciju, kad mēs rīkojam bērniem svētkus. 1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Tās aizsākumi meklējami 20. gadsimta sākumā, bet pirmo reizi šī diena īpašu svētku veidā veltīta speciāli bērniem tika atzīmēta 1950. gadā. Kopš tā laika Starptautiskā bērnu aizsardzības diena ir kā nemainīga tradīcija daudzās pasaules valstīs un, protams, arī Latvijā. Pasākums Dagdas parka estrādē tika aizvadīts ar dažādām atrakcijām un aktivitātēm, kurās dalību ņēma gan lielāki, gan mazāki bērni. Īpaša uzmanība tika veltīta topošajiem pirmklasniekiem. Dagdas vidusskolā mācības šogad uzsāks 30 skolēni. Visa plašā pasaule uzdod man jautājumus. Es plašai pasaulei arī uzdodu jautājumus. Visa plašā pasaule uz manis jautāto atbild. Es uz pasaules jautājumiem mācos un mācos atbildēt. Visa plašā pasaule man stāsta, rāda un skaidro. To, ko zinu un saprotu, es plašai pasaulei skaidroju. Pasaule māca man, es no pasaules mācos. Mīļie bērni, mēs jūs kā čaklus un zinātkārus skolēnus mīļi, jo mīļi gaidīsim 1. septembrī Dagdas vidusskolā. Bet pašlaik, lai jums ir jauka un brīnumaina vasara, labi atpūtieties un esiet laimīgi. Sveikt pirmklasniekus bija ieradušās skolotājas arī no citiem novada pagastiem, vēlot izturību un zinātkāri uzsākot mācību gaitas. Bet par atraktīvu svētku pēcpusdienu rūpējās 2 pasaku varoņi, kuri bija sarūpējuši dažādas aktivitātes un uzdevumus. Taurēju vasarā.
Pēdējā laikā sabiedrībā daudz tiek runāts par to, ka aizbraukušo tautiešu vietā uz Latviju var ierasties imigranti no citām valstīm, kas radīs nacionālo saspīlējumu, jo pat pašlaik valstī dzīvo daudz tautību pārstāvji, kuri dažādu iemeslu dēļ nejūtas kā pilnvērtīgi sabiedrības locekļi. Maltā, kura pazīstama ar savu daudznacionālo iedzīvotāju sastāvu, ar Latvijas Republikas kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas projekta Zem vienas saules palīdzību, izdevies apvienot jauniešus no dažādām tautībām, ar mērķi veidot katru apziņu par sevi kā savas kultūras pārstāvi, vienlaikus cienot latviešu kultūru telpu. Цель проекта потихоньку она распространяется в том, что мы становимся дружно, то есть 3 национальности: латышская, русская и цыгане. Я сам цыган. И очень дружненько живем, выступаем. Были уже 2 выступления, очень хорошо прошли. И надеюсь, что успехи будут больше, подниматься вверх, больше позитива, дружбы, всегда дружите. Mums ir gan latviešu, gan krievu, gan čigānu jaunieši, un tāpēc mēs izdomājam sataisīt šāda veida projektu, kas integrētu iekšā latviešu sabiedrībā gan čigānus, gan krievus. Lūk, un mēs izdomājam to izdarīt ļoti radoši caur izrādi, ko mēs veidojām. Un tās bija 4 darbnīcas, video, dejas, mūzikas un teātra darbnīca. Ar jauniešiem darbojās profesionāļi un izveidojām tādu nelielu, ļoti foršu izrādi Zem vienas saules, ko mēs šodien arī rādīsim Dagdas tautas namā. Izrāde ir par jauniešu dzīvi Maltas ciematā, un tajā tiek atspoguļotas latviešu, krievu un čigānu kultūras nianses, valodas īpatnības, saskarsme ikdienā un stereotipi, kas saistīti ar šīm kultūrām. Sabiedrības sašķeltībā jaunieši saskata pagātnes iekārtu vainu, kas cilvēkus dalīja pēc viņu piederības kādai tautai, neraugoties uz cilvēku kā individualitāti. Es domāju, ka vaina ir nacizmā, jo vienalga, no kādas nācijas tu esi, čigāns, krievs vai latvietis. Galvenais, ka tu esi kāds, tu esi cilvēks, ar dvēseli, ar sirdi. Лично мне порой не нравится, когда люди подходят и меня как-то оценивают по национальности. Нет. Мне все равно, какого национальности человек. Надо дружненько жить вместе. И только из-за этого мы делали этот проект, чтобы показать, что все национальности могут жить дружно. Projekts tiek īstenots jau no 28. janvāra. Tā gaitā izveidotajā izrādē piedalās abu Maltas vidusskolu skolēni, un tā bija apskatāma ne tikai Maltā, bet arī Rēzeknē. Pēc izrādes ciemiņiem bija paredzēts apskatīt Dagdu un iepazīties ar vietējiem jauniešiem. Mēs vēlamies arī apskatīt jauno jauniešu centru, kas ir aiz Dagdas 2 kilometri, kas tika veidots pa Šveices projektam, un arī, lai jauniešiem veidojas jauni draugi caur šādā veida pasākumiem.